Lieliski iespēja sponsorēšanas banneru pievienošanai ir tagad reklāmas laukumos. Tūlīt parādīšu, kā tas darbojās. Sponsorēšana sadaļai X. Tad apraksts ir visas tās labās lietas, kas iet līdz ar sponsorēšanu. Un ko mēs varam šeit izdarīt? Parasti sponsorēšana ir labā mala, kreisā mala, augša, un bieži vien tie ir 3 dažādi reklāmas materiāli. Bieži vien tie nav flash, tādu mēs noņemam nost SVF, drīzāk arī HTML, bet tas, kas notiek, mēs pieliekam šeit 120 reizes, piemēram, nezinu, 600. Tā būs labā mala, pirmais ekrāns, jā, kaut kāds svars, un būs labā mala. Bet šeit ir tāda poga pievieno laukumu. Atkal būs 120 reizes 600. Šī jau būs kreisā mala. Atkal noņemam nost flash. Un pieliekam trešo, kas būs augšā. Atkal noņemam nost. Rezultātā, kas iepriekš nebija, bet tagad ir, reklāmas pircējs uzreiz jau ieies iekšā pievienot materiālu, pievienos šo materiālu, kur ir tātad labās malas materiālu pievienos, šeit pievienos uzreiz kā atsevišķu failu tam pašam izvietojumam. Šeit pievienos tātad pareizo baneru, un arī šeit pievienos pareizo baneru. Jums atkal vienkāršāk būs visus banerus saņemt, salikt, savietot, pievienot lapā un principā administrēt kampaņu. Līdzīgi arī var šo pašu funkciju izmantot, ja ir mājaslapa latviešu un krievu valodās, bet jūs pārdodat viņu kā vienu izvietojumu, tad attiecīgi jūs, piemēram, ir cits nosaukums, protams, kaut kāds giga banners, un te būtu LV, un šeit būtu RU, un principā jūs vienkārši paņemtu katru banneru ieliktu savā vietā, bet, protams, ka cena tam visam ir viena noteikta, kāda jums, tā cena ir šeit norādīta. Un, paldies!